Šodien tad tā diena ir, kad celsim nost kuzavu, redzēsim, kā nu kas te iet. Redzēsim, cik super detalizēti es rādīšu, kas un kā. Īsti jau mājās neviens šo operāciju nevar uztaisīt, jo vajadzīgs ir pacēlājs, tā kā es nezinu, vai baigā jēgti kaut ko baigi padziļināt rādīt. Bet nu, kaut kāds nianses jau parādīšu. Sākam tad, davai. Sākam tad ar standarta operācijām, laižam ārā gaisu, jo mums būs jāskaro vaļā gaisa sistēma pneibaloniem, tāpēc laižam ārā gaisu un bliežam tālāk. Jep, un aiziet lejā. Tā, pirmā lietiņa, ko daram, visas dekoratīvās arkas noņemam nost, viņas te uz klipšiem, atklipsējās vaļā, tad izņemās ārā paspārne, arī pāris klipši, nu te principā nav ko rādīt. To mēs izdarām visām arkām, izņemot, izņemot aizmugurē, jo mēs neņemam ārā šo te paspārni, jo principā nav vajadzības to darīt, bet dekoratīvās arku uzlikas, ņemam nost visiem ritiņiem. Un tad, ja mums sāk pavērties skats uz pašu arku, re, kur ir gaisa pievads, to ņemsim nost. Štekeri, masas, bačoks, kā viņš tur saucās, loga apskalotāji. Šur tur jau parādās kaut kādas perversiības no iepriekšējiem remontiem. Lūk, viena. Kā lai te iespīdina to gaismu. Nu, kaut kā tā, redziet, jā. Perversibas jau no iepriekšējiem remontiem. Daudz te vajadzēja būt skrūvai, abās pusēs te skrūvas trūkst. Un visādas tādas lietiņas. Trūkst klipši, trūkst skrūvas, kaut kas sačakarēts ir tā kā, jā, šos te vecos Discovery, nu, diemžēl, kurš tur saka, ka pa 2 stundām var noņemt. Nu, reāli es neticu jums, ka pa 2 stundām var noņemt, jo tad 101 problēmas parādās. Skrūvu ierūsēja, skrūvu pazudusi, skrūvu nolaustā un tādā pašā garā. Tā kā tā, jā, pagaidām esam tikuši tik tāli, un tad jau sākam vispār, ko mēs sāksim darīt. Sākumā mēs ņemsim nost bamperi, lukturus, priekšējā aizmugurējā bamperi, tad pacelsim mašīnu augšā un pāris lietiņas jāizdara zem mašīnas. Priekšā Land Roveram ļoti vienkārši ārdās arī šis te priekšējā reiste uz klipšiem turās, kā arī lukturi ir līdzīgi kā Volvo izpildījumā. Vienkārši jāizrauj 2 šķiras, viena, otra, jāpavelk uz augšu un lukturi nāk ārā. Tā kā tajā ziņā par to ir padomāts patīkami. Priekšējās bumpers nost, principā tad ir, ja viss kārtībā, tad viena skrūva ir šeit, viena skrūva šeit šajā sānā zem šī te dekoratīvā arkus uzlikas. Tad ir 4 skrūvas no augšas maziņas, viena, kur te bija 2, 3 un 4, un no apakšas 4 skrūvas, un principā bumpers nost. Nekas īpašs paraktronikai, štepseļi, un šajā pusē no mazgājamā bačoka jāatvieno trubiņa, un principā priekšējās bumpers ir nost. Tad dodamies pie aizmugurējā. Vispār gan priekšējās, gan aizmugurējās bumpers ņemās nost diezgan vienkārši. Pirms ņemam nost bumperi šeit 2 skrūvītes plusiņi, viena, otra, un tad izāķējās ārā aizmugurējā lukturi. Tad principā ir viena, 2 skrūves no augšas, 4 samurēs no apakšas, un, ja jums ir, var redzēt, šajā gadījumā man nemaz nebija klipši iekšā, 4 klipši šādiem kronšteiniem. Un bumpers nost, jāatsprauž paraktronikas vaļā, 4 štepšaļi. Nekas īpaši, principā, ļoti vienkārši. Un stūri tad uzklipsējās virsū uz šādiem te plasmas fiksatoriem. Principā, kad bumpers ņemat nost, tad ir klik, un viss, un ņemat nost šo bumperi.
Principā bumpers Discovery var noņemt, es nezinu, 10 minūšu laikā kaut kādās. Lietiņas, kas jāizdara zem automobīļa, vispār diezko daudz nav, tad nekas īpaši jāizdara. Pirmais ir jāatvieno avārijas rokas bremzes atlēšana. Tad ir jāatvieno, es nezinu, vai varēšu te iebāsties. Šis te nevar īsti redzēt, bet te ir gaisa kompresora izpūtēs, jāatvieno gaisa cauruli. Jānoņem nost aizsargi, protams, abi divi jāizlaiž antifrīz. Un principā varētu teikt, ka apakšā tas arī viss, vairāk nekas īpaši nav jādara apakšā. Nu, un, protams, aizmirst pieminēt, ka kārbas selektora trosīti jāatvieno. Nu, un kad aizsargi ir noņemti, tad principā laižam ārā antifrīzu. Vieglākais veids, kā izlaist antifrīzu, esmu ievērojis, ka tas ir caur termostata korpusu. Jo skrūve parasti tur neskrūvējas radiatoram, tad vienkārši laižam ārā caur termostata korpusu, noņemam nost caurumu un laižam ārā antifrīzu. Un tad, principā, viss, kas būs saistīts ar apakšu, esam pabeiguši. Nu, ko ķeramies tad klāt pie arkām, skrūvējam vaļā, tad gaisa caurulīti. Ņemam nost sloga apskalotāju vai basto cauruli, šie te štepseļi jāatsprauž, tad aizmugurē šeit štepseļi jāatsprauž ir, un. Principā tas arī viss, jā. Bremžu caurulis visas jāatlaiž ir vaļā, jāatskrūvē. Un tad ar arkām principā esam arī pabeiguši. Tad nekas baigi traks tāds nav. Šī te ieliešanas kakliņš loga apskalotājiem bačakam ieņem nost. Un tad, kad visi būsim izdarījuši ārkās, tad principā paliek motora telpa un jau varēsim sākt celt nost drīzumā. Ārkās it kā viss atvienots, bija pāris sarežģījumi. Viens no sarežģījumiem šis izskatās, ka iepriekšējais cilvēks, kas jau ņēmis, bija nost jau nolauzis šito metinājumu, jo viņš nebija spējis atskrūvēt. Man tieši tas pats stāsts, pēc tam es šito te pārtaisīšu normāli. Tā ir viena lieta. Aizmugurē otra lieta, ka nācās kniept nost bremžu šļauciņas, jo viņas vienkārši nav iespējams atskrūvēt. Tās mēs liksim jaunas. Paskatīsimies iespējams arī šļauciņas, kas iet uz suportiem, arī liksim jaunas. Tad pagaidām šādi sarežģījumi, bet kopumā esam pabeiguši viss, kas saistās ar lietām arkā. Šeit, kur štepseļi atsprausti ir, kas aiziet uz virsbūvi, 2 štepseļi atsprausti. Šeit arī tas pats stāsts, nācās kniept nost caurulīti, pēc tam to taisīsim. Nu, un tad beidzot paliek darbi, kas saistīti ar motoru telpu. Tad attiecīgi ņemsim nost plasmasas, visas šīs gaisa filtra kastī, šo te visu plasmasas ņemsim nost. Jāatvieno vakumsūknis būs, jāizņem baterija, jāatsprauž štekeri, jāatvieno antifrīz caurulis šeit, antifrīz caurulis vai basto, kā to saucās, kondicionieris. Man pa laimi paveicās, vai drīzāk jau nepaveicās, kondicionieris ir caurs, tā kā freons nav jāatsūknē. Kas vēl? Šitie te bačuki, šitas ir jāpaliek sāņus, antifrīz bačuks jāņem ārā, kaut kādi pāris štepseļi. Principā jau nekas baigi briesmīgais te nav. Tad jau parādīšu, kāda tagad viss izskatīsies pēc pilnīgas demontāžas. Tā, salons ir aplasīts, izskatās aptuveni šādi, šeit viss pliks. No šasīs viss nolasīts, te bija plusvats stiprinājums, tas jānoņem nost ir izņemts priekšējais difuzors ārā, šeit plasmas nolasīts, stūris, kardans atskrūvēts, vakuma līnija atspraust no vakuma sūkņa, visas trubas no webasto atvienotas, stūris pastiprinātāja, bačoks atbīdīts.
Izplašanās trauks antifrīze izņemts ārā ir tā kā kaut kā tā aptuveni izskatās pagaidām. Domāju, principā drīz jau varētu mēģināt arī celt nost būdu. Nu un ko, šaujam vaļā, tad šasīs skrūvas, 10 gabals šitāds pa visu šasī, 1, 2, 3 un viss riņķī. Tādā veidā 10 skrūvas atšaujam, pagaidām pacēlās atbalstīts pat rāmi, skrūvas tiks atšauts, tad laižam lejā visu mašīnu un jau atbalstam pret šasiju un principā ceļam nost. Šādi izskatās skrūvas, kas nāk iekšā šasijā un tur šasiju pie rāmja. Ļoti kvalitīvs skrūvs, skrūvējās viegli, nav baigās problēmas ar viņu. Tā kā jā, izskrūvējam ārā šādas skrūvas, 10 gabals un tad jau tūlīt redzēsiet, kā izskatās nocelts kuzovs. Un tad lūk, kuzovs ar nost, process viss izskatās aptuveni šādi. Re, kur ir, tad tas, viņš īsti laikam gaisa izpūtējs nav, bet viņš ir, teiksim tā, viņš slāpē kompresora skaņu, viņš tāds kā akumulators ir. Tad šeit, lūk, kur ir tie štepseļi, kas bija aizmugurē kreisajā stūrī, bremžu līnijas, aizmugurējie štepseļi. Tagad viss ļoti labi piekļūstams ir. Priekšējie štepseļi, tie, kas bija jāatsprauž. Tad lūk, jā, ļoti laba pieeja. Tagad ir, es jau uzmetu aci. Pats saļņiks, ko es mainīju, netek, bet man ir aizdoms, ka tek šis te vāciņš, tātad, lai šo te visu problēmu atrisinātu, nāksies ņemt nost kreiso ieplūdes kolektoru. Pie reizes, kamēr būda nost, es domāju, ka samainīšu turbīnu ar kārtridžu un izdarīšu vēl dažas sīkas lietiņas, kas ir ļoti viegli izdarāmas, kamēr kuzovs ir nost. Vienas no tādām ir, pieņemsim, aizmugurējos stabilizātors tieņa bukses samainīšu. Tad samainīšu šīs te bremžu caurules, protams, ka ne visā garumā. Samainīšu tikai kādu gabaliņu no viņas. Tagad ideāla piekļūšana ir un to viegli darīt. Tā, paņemšu gaismu, parādīšu, kā virsbūve izskatās. Nu, priekš 2005. gada mašīnas teikti nav ne slikti, ne labi. Pie reizes, ko vēl darīsim, samainīsim un piemetināsim pie virsbūves šo te māsas punktu. Ko vēl? Gan jau vēl būs kāds sīkums, ko izdarīsim, jo, kā redzat, piekļūšana tagad ir ļoti laba, pilnīgi visam. Tad šī te kuzova nocelšana aizņem, ja viss ir labi, ap 4 stundām kaut kur. Protams, ja nav kaut kādas skrūvas ierūsējuši, ir kaut kāda sarežģījuma nav, bet, nu, principā šo te darbu var izdarīt par 4 stundām. Pareizāk sakot, kuzovu noņem par 4 stundām. Protams, ka kuzovu liekot apakaļ, šis pasākums būs ilgāks, jo ir uzmanīgāk viss jādara, pie tam ir jāatgaiso pēc tam bremžu sistēma visa, jāskatās uzmanīgi ar štepseļiem, viss antifrīzes sistēma pēc tam jāatgaiso, ir, protams, sanāk, ka kuzova uzlikšana apakaļ uz rāmja ir ilgāks process. Bet, ja kopumā skatāmies, principā par vienu dienu šo te manipulāciju, manuprāt, var izdarīt. Aptuveni kādām 10 stundām plus mīnus visu kopā noņemt, uzlikt. Tālūk, jā, nu, kuzovs nost un sāksim šeptēties. Vārstu vāks noņemts un tad, manuprāt, vainīgā detaļa ir šī te, jo blīvslēgs netecēja. Visticamākais, ka šis te vāciņš bija blīvējums, nu, fokusējies. Blīvējums bija slikts un daļa tā viņš tecēja. Tā kā es domāju, ka būs jāatjauno šis te oriģinālais blīvējums. Tam ir speciāla līme paredzēta, es tūlīt parādīšu.
Un tad jau es domāju, ka viss būs ok. Tad šo vāku pabeigsim un droši vien, kad sāksim ar turbīnu. Tātad, kas saistās ar šī cepurītes montāžu, viss virsmas notīrīts, pats vals ir nedaudz iesmērēts, lai starta brīdī viņš neiet pa sauso. Tad šī cepurīte, kā redzat, ir ar speciālu, ļoti dārgu hermētiķi. Nu, fokusējies. Redziet, tāds gropītes ir. Land Rovers paredz, ka šajās te gropītēs liekot virsū šo te līmi, šī te līme, liekā līme sajies iekšā šajā te gropītē un viņi netraucēs jau sadalas vārpstē, neies iekšā, aiz sadalas vārpstes. Tāpēc ja gadījumā šīs gropītes ir pilnas, iztīram šīs te gropītes tad aptuveni 1 līdz 2 mm biezu, teiksim, tādu kārtiņu ar speciālu hermētiķi, blīvētāji viņi nevarētu saukt hermētiķi speciāls, jā, viņš ļoti dārgs ir, bet tā kā šis kuzava noņemšanas process ir ļoti sarežģīts, tad ieteikt tomēr izmantot šo te Loctite 518. Un principā jā, tagad varam likt virsū un ko mēs darām? Mēs uzliekam virsū šo te savalkam 11 ņūtoniem un principā uzreiz arī liekam iekšā blīvslēgu. Blīvslēgs, protams, būs jauns, jaunu paņēma dārgi, viņš nemaksā. Nu un kaut kā tā, tad jau cerēsim, kad šis te atrasinās šo te eļas tecēšanas problēmu. Tād lieko blīvi materiālu, blīvējam, hermētiķi, nezinu, sauciet kā gribat. Šo te noslaukam nost, savukārt blīvējums, kas atrodas šeit iekšā, šo te neslaukam nost, un tagad, principā, kamēr viņš vēl nav sakaltis, montējam iekšā saļņiku. Nu ko, blīvslēgs ir iemontēts, viss ir savilkts, principā, liekam apakaļ vārstuvāku un ceram uz to labāko, jo vēlreiz man tiešām negribās šo te visu pasākumu darīt. Tā, nu jau principā drīz varēsim likt virsbūvi apakaļ kuzavu. Kolektors ir salasīts, kā redzams, kreisās puses. Viss savilkts kā vajag. Turbīnu es tomēr kārtridžu nemainīšu, jo ļoti jācīnās šīm te skrūvēm, šīs te skrūvas 3 atskrūvēju, šīs te atskrūvēju, bet skrūvas, kas nāk pie izplūdes kolektora skrūvējās vienkārši, es viņas nevaru nekādā veidā atskrūvēt, un man bail tur kaut ko ņemt un zāģēt, ka tas viss pasākums neaiziet vēl lielākā žopā. Tā kā turbīna netek, es noņēmu šo te, pakustināju arī asītē, nekāda brīvkustība nav, un principā turbīna nekādas problēmas īsti nav pagaidām, tā kā es šo te domu atmetu, jo man bail, principā, sataisīt vēl lielākas sūdas ir. Jā, tad šis te tad ir pabeigts. Bukses aizmugurējā stabilizātora stieņa samainītas ir, ieliku jaunas skrūvas, 2 no šīm te skrūvēm nolūza nost. Tad dabūju vēl pacīnīties ar skrūvēm, kamēr viņas izura bārā un pa jautnu vīdni sadzinu. Un tad šeit lūk jauns bremžu līnijas savilkts, kreisā labā puse. Un principā ar to arī viss, ko es gribēju doto brīdi izdarīt, izņemot turbīnu, ir izdarīts. Jā, nu, ja tā turbīna nākotnē kaut kad nobeigsies, nāksies vēlreiz to kuzavu celt nost un cīnīties to turbīnu, bet, teiksim tā, pagaidām man īsti nav ne vēlēšanās, ne arī spēka ar viņu cīnīties. Tāpēc, kā ir, tā ir, lai paliek tā turbīna, īsti pagaidām pēc viņu pretenzijas beigās nav. Bija doma vienkārši, kamēr ir laba piekļuva ar viņu tikt galā, bet secināja, ka ar viņu ir pārāk liela cīnīšanās. Šajā te gadījumā citi saka cilvēki, ka viņu iespējams nomainīt, kamēr virsbūve virsū, nu es nezinu. Principā es viņu pat īsti nevaru nomainīt jēdzīgi, kamēr virsbūve nav virsū. Ja virsbūve virsū, ok, ja skrūvas skrūvējās, viss kārtībā, nekādu pretenziju, bet šajā gadījumā skrūvas ir nodegušas apaļas, viņām muciņa nekāda neiet virsū,
Tā kā, nu, nezinu, kā jūs tur varat šo te turbīnu samainīt, ja virsbūve virsū ir. Nu ko, principā liekam apakaļ un tad jau redzēsim, kā mums ies. Nu ko, mašīnīte ir gatava, viss rūts, kļūdas nav nekādas un pabraukāsim pāris dienas un skatīsimies. 2 days later. Un kā tad nu beidzās mūsu stāsts par Discovery 3 eļas noplūdi? Pagājušas 2 dienas, nobraukti aptuveni 200 km. Un remonts aizgāja, cik man aizgāja? Kaut kāds 4 dienas, laikam, plus mīnus. Un jā, rezultāts. Kā redzams, eļas noplūda novērsta. Happy days! Cik man tas aizgāja? Aptuveni 30 eiro detaļās. Un, nu, ja ņemtu pa darbu, plus mīnus, es domāju, kādi 1000 eiro viņā būtu pa darbu. Tā kā šis ir mans auto. Nosacīt par brīvu, jā, bet, nu, paši redziet. Discovery salīdzinoši tāda jocīga eļas noplūda. Nebieži šādi gadās. Tā kā, jā, nu, tas tāds, teiksim tā, salīdzinoši interesants gadījums, jo beigās eļas noplūda bija, pie eļas noplūdes bija vainīgs šis te sadalas svārpstas cepurīta vāciņš, jā. Bieži tā negadās, bet, nu, šajā gadījumā gadās. Nu ko, esam pabeiguši. Mašīnīte sataisīta, eļas noplūda novērsta. Kaut kā tā. Ceru, ka kādam kaut kas noderēja, kaut kas iepatikās. Liekam īkšķus uz augšu, nu vai arī īkšķus uz leju. Nezinu, skatieties, kā jums patika, varbūt nepatika, nav nejausmas. Un tiekamies nākamajos video.